Sveiki, labdien, mani sauc Kārlis Mužnieks. Es pārstāvu skaitļošanas centru tepat Latvijas Universitātē. Nosaukums varbūt garlaicīgs, bet gan skaitļošana, gan HPC, jeb High Performance Computing no angļu valodas, gan superskaitļošana ir visi tādi līdzīgi termini, kurus visi tā pamieši izmanto šo domu, ka visi attiecas uz liela mēroga skaitļošanu, jeb superdatoriem, tā teikt. Un tā. Ātri par to, kā izskatās HPC, jeb superdatori, tie ir pāris lielākie Eiropā, bet ir arī tepat tās pie mums universitātē savs pieejams. Atšķirās no parastajiem datoriem ar to, ka uz šiem datoriem var veikt apmēram, kā uz kura, bet līdz pieņemsim miljonus reizes ātrāk dažādas skaitļošanas uzdevumus nekā uz parastā laptopa, kas varētu nozīmēt, ka uz superdatoru var izreikināt, kas tas būtu minūtes laikā, to, ko uz parastā datora var izreikināt gada laikā. Kāpēc tad tas ir vajadzīgs, to tās pastāstīšu. Arī tā superdators tāda relatīvs jēdziens, jo agrāk tos, kas 90. gadā bija superdatori, tagad mēs nesājam mūsu kabatās kā telefonus. Tad līdz ar to pašreizējie superdatori ir par tām reizēm ātrāki nekā telefoni. Es tos iedomājos vienkārši kā jaudīgus datorus, bet ļoti svarīgi atslēgas tādu vārdu, ka viņi ir saslēgti visi tādā ķēdē vai režģī, un līdz ar to tur tā spēja izmantot viņus ir atkarīgi no spējas sadalīt to uzdevumu daudzos mazos uzdevumos. Bet tas jau bišķīt pārāk specifiski, tātad par tām pielietojumu iespējām, kur gan var izmantot miljonus reizes ātrākus dators. Iespējams, ka jūs jau esat ikdienā saskārušies ar tiem pielietojumiem. Viens no tiem ir piemēram, ChatGPT ir izveidots uz superdatora. Pašreizējais modelis ir apmācīts uz apmēram 20,000 Nvidia grafiskajām kartēm 3 mēnešus. Tas tad ir tā skaitļošana tajos lielajos mērogos. Un ir šāds te modelis izveidots. Laikapstākļu prognozes veidotas uz superdatoriem, jo pieņemsim, lai aprēķinātu laika prognozi tiem daudzajām mazām šūniņām un tā teikt, lai paredzētu to lielo, vai apstrādātu lielo apjomu un paredzētu rītdienai, pieņemsim laikapstākļus uz parastā datora, tur būtu jārēķina 2 mēneši un kāda gan jēga, tur 2 mēnešus rēķināt laikapstākļus prognozē, kur vajadzīgi rīt. Vēl tepat sadarbībā ar Latvijas Universitāti ir uzņēmēju darbības visādi projekti bijuši, kur bija tātad, kur redzams ir tie 3D drukātie ģipši, ļoti laba lieta, uzņēmums darbojās un tad kopā ar Latvijas Universitāti ir izveidots modelis, kas darbojās uz tepat Latvijas Universitātes superdatora un tad arī izveidotas pieņemsim produktus, kas printējās ātrāk, bet saglabā tādu pašu stiprību kreisajā pusē vecais modelis, jaunajā pusē, labajā pusē jaunais. Vēl simulācijas tātad var veikt uz superdatoriem, var tāda mašīna aerodinamiku pārbaudīt, simulējot, lai nav jābūvē pat mašīna, var detaļu izturību simulēt un pārbaudīt, lai nav jākur krāstums un jākausē metāls. Tas viss tādas noderīgas lietas, kas bieži vien ietaupa laiku un resursus. Tātad vēl pāris tādi piemēri. Latvijā ir izveidots tāda iekārta, kur izmanto mašīna redzes, piemēram, risinājums, kas arī apmācīts uz superdatoriem, lai ravētu nezāles ar lāzeriem, atpazīst nezāles no burkāniem, un tad tās nezāles iznīcina. Jauna veida buras lieliem kuģiem tiek simulēts, kā tās darbojās, ir jau, pieņemsim, arī realizēts dzīvē, cik ir dzirdēts. Lieliska doma. Var paredzēt plūdus,
Rīgā, pieņemsim, kas notiek, ja būs vētra, kas notiktu reiz 200 gados, tad kuras būs tās teritorijas, no kurām jāņem kā vispār pleciem, tā teikt, ātrāk nekā no citām. Jā, ar superdatoriem apmāca paši modeļus, kur var spēlēt datorspēles, un viņi var arī paši izveidot datorspēles, un viņi spēlēt un analizēt, kā tas tiek darīts. Tā kā visas šīs lietas, ko es stāstu, vienkārši, lai radītu jums kaut kādu tādu priekšstatu un iedvesmu, varbūt idejas, kur jūs varat savā ikdienas kaut tā teikt, studiju laikā domāt par šādu te lietu izmantošanu. Arī Covid risku noteikšana, izmantojot dažādus sensorus un analizējot tos uz to datus uz superdatoru. Tādi visi šie risinājumi ir iespējami. Nav kurs, šis nepieprasa superdatoru izmantošanu, jā, nav kurs, nepieprasa ļoti tādu pamatīgu, kā lai saka, laika apjomu, lai to uzsākt darīt. Es aicinātu varbūt studentus, aicināt pasniedzējiem, jautāt par iespējām apgūt kaut kādus piemērus. Tas, lai uzsākt, es domāju, ka nevajag vairāk par 20 minūtēm. Man interesē, ka tās 20 minūtes paver to te loku, redzes loku, ja pieņemsim, domāt par lietām, kas ir ko iespējams darīt miljonus reizes lielākā mērogā. Tas varētu izmainīt skatu uz pasauli. Piemēram, ja iepriekš mazs slodziņš, tad tagad liels skats uz pasauli, datori ķoks, jo lielie visi tie superdatori pārsvarā darbojas uz Linux. Un šis tad Linux pingvīns. Tātad, jā, kopsavilkumā esat aicināti sazināties gan studenti, gan pasniedzēji kaut studiju vai pētniecisko darbu veikšanai var izmantot Latvijas Universitātes skaitļošanas pagaidām ar nosaukumu Skaitļošanas centri. Drīz tas mainīsies, bet adrese nemainās. Var rakstīt hpc@lu.lv un var apmeklēt mūsu mājaslapu, jo ir nepacietība jau iedziļināties, kā tas notiek un palasīt par to. Aicinu apgūt, varbūt patiešām tas ir mazs izaicinājums, bet cik es esmu redzējis tādu no nelielās pieredzes dzīvē, kad šāds te izaicinājums un tā pārvarēšana apgūt kaut kādas super skaitļošana lietas arī labi pēc tam atspoguļojās, pieņemsim, algā. Tas, ka jūs zināt kaut kādas labas prasmes, tad līdz ar to jums labāk maksā. Un atļaušos nobeigt uz tādas moralizējošas, varbūt nots, kad pieņemsim, viņam būtu kaut kāda darba pārunas un jums prasītu, vai jūs esat kādreiz tur kaut ko darījis uz superdatoriem, tad jums tagad, es diemžēl radu tādu iespēju, vai tā teikt, aizver durvis uz iespēju teikt, ka jums tādas iespējas nav bijušas. Savukārt, no otras puses skatoties, parasti, ja kāds prasa, vai jūs zināt, kas ir superdators, vai jūs sākat runāt par superdatoriem, tad tās sarunas aiziet daudz un dažādos virzienos un varbūt lieli prieki un patīkam brīži. Tas tāds mēģina jūs suģestēt ar dažādiem emocionāliem attēliem. Bet jā, kopumā tas viss no manis. Paldies. Šie ir mūsu kontakti. Droši sazinieties un varam iekļaut gan kursos, gan kādos studiju darbos super skaitļošanas izmantošanu.